Labdien vēlreiz visiem. Paldies par aktivitāti un atbalstu ierodoties uz šo semināru. Atklājot semināru, es gribētu dažus vārdus pateikt par šo semināru organizēšanu un arī iespējams par šādu vai līdzīgu pasākumu nākotnes plāniem. Šādā formātā mēs šobrīd gadu laikā rīkojam jau otro semināru, un es ceru, ka tā informācija, ko jūs saņēmāt iepriekšējā reizē, bija noderīga, un par to liecina arī vairāku federāciju aktivitāte sadarbības veicināšanai ar Olimpisko komiteju un treneru izglītības un sportistu sagatavošanas jautājumiem, izmantojot olimpiskās solidaritātes atbalstu, un es domāju, tas arī turpināsies. Šodien iespējams daži no jums dzirdēs līdzīga rakstura informāciju, tikai kā mēs jau te... Pirms mēs izskatām divi pamata jautājumi, faktiski, kuriem ir veltīts šis seminārs, mums ir nepieciešams dot vārdu diviem mūsu viesiem. Vispirms es lūkšu zālē, lai atnāk mūsu Nacionālās aviokompānijas Air Baltica pārstāvi, kur gribētu pavisam īsi prezentāciju darīt zinām federācijām un varbūt īsi atbildēt uz kādiem jautājumiem. Vai arī... Mēs esam ļoti priecīgi, ka Loks mūs ir uzaicinājis, lai mēs pastāstītu vairāk par mūsu sadarbību. Un šobrīd tieši tas ir ļoti aktuāli, par cik mēs sākam strādāt pie līguma, kas tiks slēgts ar Latvijas Olimpisko komiteju, kas paredzēs speciālas cenas visām sporta federācijām. Laikam tieši vairāk uzsvars tiek likts uz individuāliem sporta veidiem. Un uz olimpiskajiem. Un uz olimpiskajiem, jā. Tā kā mēs tad īsumā pavisam īsi pastāstīsim to, ko mēs tā kā plānojam ieviest, kādu līgumu mēs plānojam noslēgt, un tad pēc tam droši jūs varat uzdot mums jautājumus, un mēs atbildēsim. Cienītie kolēģi, es mēģināšu pavisam īsi. Šo pirmdienu saņēmu uzaicinājumu ministrijā, departamentā pie Auniņas kundzes. Faktiski departaments bija pārstāvēts maksimāli iespējamā sastāvā, ieskaitot Severu kungu un Randahu kungus, un no federācija padomas mēs bijām un Puriņa kungs, piedalījās arī modernās pieceļas federācijas viceprezidents Jānis Liepiņš. Jautājums gauži vienkārši. 25 olimpiskās federācijas, daļēji treneru algu fondiņu saņem caur federāciju padomu. Vēsturiskā patiesība tika likvidētas augstākā sporta meistarības skola, lietišķo sporta veidu skola, vairākas aģentūras un pedagoģa likums tika pārmantotas federācija padomē. Toreiz ar konkrētu piebildu no ministrijas, ka draugi šis stāsts turpinās līdz Londonai, pēc tam būs pilnīgi jauna kārtība. Kāda? Toreiz mēs... Olimpiskā solidaritāte. Federācija. Kas ir olimpiskā solidaritāte? Jā, tā strādā ar visām nacionālām olimpiskajām komitejām un palīdzību tiek piedāvāt programmu vai projektu veidā. Tātad vienīgais, kas jums būtu jāatcerās, kad programma īstenošana notiek kādā trīspusējā sadarbībā starp attiecīgo sporta veidu federāciju, Nacionālo olimpisko komiteju un Starptautisko sporta federāciju attiecīgo. Tā kā, ja ir visas šīs institūcijas vienojušās, tad šis projekts var startēt. Atskaites posms ir 4 gadi, 2013. 2016. Šajā mēs arī atskaites posmā esam, jauna spēles noteikumi būs pēc 16. gada. Pamatprogrammas. Kaut gan tur viņas būs daudz, bet ir tādi 4 pamatprogrammu bloki. Tātad mēs viņus esam nosaukuši, ir federācijas sportisti, ir treneru programma, un tālāk ir olimpiskās vērtības. Ir viena tāda programma, kas attiecās uz loku menedžmentu, bet mēs no viņas jau šodien parādīsim, kādu mēs praktisko pienesumu esam arī gatavi dot jums federācijām. Ja? Tātad mums ir 2 pārceltie pasākumi, kas nenotika šogad sniega dēļ. Ja, tātad jaunatnes Ziemas olimpiāda. Tā būs 20. reize, kur piedalās skolu komandas, un datumi plānojās 6. 7. februāris. Un Latvijas 3. Ziemas olimpiāda Siguldā 6. 8. marts.
Ja šeit tātad tiks vēlreiz ar jums, teiksim, sadarbībā precizētas, teiksim, vecuma grupas un disciplīnas un droši vien arī sacensību kalendārs varbūt tiks precizēt, bet, nu, pamats kā tāds, ja, tieši, teiksim, 3. Ziemas olimpiādē ir paliks tāds pats, arī Siguldas pašvaldība jau ir izdarījusi, un cik es saprotu un zinu, kad viņi arī ir noslēguši jau līgumus ar tām bāzēm, ar kurām viņi bija jau iepriekš noslēguši, tā kā šis ir viss procesā un notiek. Vajadzības. Mēs esam atraduši iespēju 10 mūsu sporta veidu federācijas atbalstīt ar biroja tehniku, ar modernu tehniku, ja, ar tādu tehniku, kuru jūs redzat šeit, ja, un faktiski, kuru mēs šodien simboliski pasniegsim Riešanas federācijai. Tā, lai to solidaritāti redz, ja?